Jo, zini, kā man bija viens īpašums, tad vairs nav. Tad ir tāds grūti, neiet tik viegli. Patīk tas, ko dod nauda. Man varbūt pat nauda, bet man patīk tas, ko dod nauda, ka tev ir kaut kāda, nezinu, tu nesties rēķinu, ka tu restorānā jāmaksā lietas. Un tas ir tas, kas man ir vajadzīgs, tas ir tas, ko es gribu. Es gribu tādu dzīvi dzīvot, un es gribu savā veidā uzbūvēt kaut ko, kas ir jēgpilns, mērogojams un liels. Un es arī gribu daudz klientus, daudz palīdzēt, un tāpēc arī mēs esam Black Box Show, kas vispār arī tāds satura veids, ko mēs darām, lai vienkārši pavelti dotu kaut kāda veida izglītību pieejam visiem, nezinu, uzņēmējiem vai cilvēkiem, kas interesē naudu. Bet es gribu, protams, jā, man ir tādi mērķi, man arī ir nekustamā īpašuma mērķi, ko es gribu sasniegt, pie kā es strādāju. Baigi grūti iet, jo, zini, kā man bija viens īpašums, tad vairs nav. Tad ir tāds grūti, neiet tik viegli. Es īstenībā Niku saprotu, jo tad, kad vēl mācījos universitātē un pasniedzējs tāds Nešpors, RTU profesors bija, viņš tā paceļat visi tie rokas, kuri grib 1000 eiro nopelnīt savā biznesā. Restīgi, tu vari 1000 eiro nopelnīt kā algots darbinieks, un tu vari nopelnīt savā biznesā. Un, protams, tajā brīdī ceļu roku, pilnīgā haipā esmu par to, kurš var pacelt, ka viņš grib algotā darbā. Es gribu 1000 eiro kā uzņēmē. Tajā brīdī es vispār nesapratu, ko nozīmē reāli nopelnīt 1000 eiro savā biznesā. Tas ir mega grūti, sevišķi startā, vai ne?